Turpinam tālāk prasības lauksaimniekiem piesakoties uz jauniem platību maksājumiem šajā 2024. gadā. Zigmārs Čikāns, Tirgus un tieši atbalsta departamenta direktors. Jā, labrīt. Ļoti ātri skriešu pāri tā informācijai un lai jūs informētu par to, kādas izmaiņas sagaida šajā 2024. gadā. Jāsaka tā, ka visas tās izmaiņas ir vērstas vairāk uz atvieglojumiem. Tātad nav nekādi nosacījumi, kas kaut ko pastiprinātu vai radītu papildus grūtības lauksaimniekam. Tātad izmaiņas viss ir tikai atvieglojuma virzienā. Sāksim ar to, kāds tad ir finansējums pieejams šogad 2024. gadā tiešajiem maksājumiem. Un šeit varat redzēt, ka tie ir 335 miljoni. Pa 4 miljoniem vairāk nekā 2023. gadā. Līdz ar to nevajadzētu lolot cerības, ka tie atbalsta maksājumi šogad varētu būtiski pieaugt. Tātad tie varētu būt lielai daļai līdzīgi tiem, kādi tie bija 2023. gadā. Par zālāju apsaimniekošanu. Jau pagājušā gada septembrī tika grozīts KLP strateģiskais plāns. No zālāju apsaimniekošanas prasībām ir izņemta prasība novākt zālaugu masu zālājos. Izņemot, protams, biotopu zālājus, ja bioloģiski vērtīgos zālājus. Tur gan paliek prasība novākt attiecībā uz tiem zālājiem, kas tiek pieteikti agravides maksājumiem. Pārējos gadījumos tātad var arī zālājus nenovākt. Un ar šogad ir pagarināts termiņš attiecībā uz bioloģiskajām saimniecībām, kurās ir jānopļauj zālāji līdz 15. septembrim. Jānopļauj vai jānogana, novākšana netiek prasīta. Tātad tas attiecībā uz zālāju apsaimniekošanas nosacījumiem. Aktīvais lauksaimnieks. Tiešmaksājums var saņemt tikai tie lauksaimnieki, kas ir aktīvi atzīti. 7 kritēriji jau tika piemēroti pagājušajā gadā. Šajā gadā kādas ir izmaiņas veiktas? Standarta izlaides kritērijs no 400 eiro uz hektāru ir samazināts uz 300 eiro par hektāru. Tas ir vairāk mērķēts to saimniecību virzienā, kuras ir reāli ražojošās saimniecības, bet audzē kultūra augus, kur tā standarta izlaide ir mazāk kā 400 eiro. Piemēram, griķi vai mieži vai auzas. Un tad ir tāds kritērijs par algoto darbspēku vienību. Pagājušā gadā tika piemērots tāds papildus nosacījums, ka tās saimniecības, kuras ir līdz 20 hektāru lielas, tās ir atzīstams arī par aktīviem lauksaimniekiem. Tāds pats kritērijs tiks piemērots arī šajā gadā. Tātad visas saimniecības, kas ir līdz 20 hektāriem, tiek atzīts, ka viņas ar savu nealgotā darba spēku pašam īpašniekam ir iespējas apsaimniekot attiecīgo platību, un viņš ir atzīstams par aktīvu lauksaimnieku. Kā būs 25. gadā, tas tiks lēmts attiecībā uz 25. gadu. Bet 24. gadā visas saimniecības līdz 20 hektāriem ir aktīvi lauksaimnieki. Labu lauksaimniecības vidas stāvokļa nosacījumi. Kopumā 10. Šajā gadā kādas tad ir izmaiņas? Tātad 5. standarts, kas paredzēja stāvu nogāžu apsaimniekošanu. Jau pagājušā gada rudenī tika prasība izgrozīta un ir noteikts, ka tikai tās stāvās nogāzes, kas tiek apsētas pēc 20. septembra, tur tā sēja ir jāveic perpendikulāri nogāzes krituma virzienam. Pēc būtības tas nevajadzētu tam atstāt ietekmi, jo praktiski visi sējumi jau tiek veikti līdz 20. septembrim. Augu maiņas prasība, LLVS 7 standarts. Pagājušā gadā tika piemērots izņēmums. Tātad viena no prasībām bija tā, ka saimniecībai 35% aramzemes platības ir jānodrošina augu maiņu salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Jāiesē cits kultūraugs. Pagājušajā gadā bija izņēmums, un pārtikai vajadzīgos kultūraugus atļāva sēt arī 2 gadus pēc kārtas, piemēram, kviešus, un ieskaitīt 35% platībā. Šajā gadā tomēr 35% aramzemes ir jānodrošina kultūraugu maiņa, ja salīdzina ar iepriekšējo gadu. Tālāk prasība nodrošināt ar ražošanu nesaistītiem elementiem 4% no saimniecības aramzemes. Pagājušajā gadā tajos 4% skaitīja arī papuvas, kuras varēja izmantot, piemēram, arī pārtikas kultūraugu audzēšanai, piemēram, kviešiem, kviešu auzu audzēšanai. Šogad tāda veida izņēmums nebūs, bet 4% prasības izpildē varēs ieskaitīt starpkultūru un slāpekli piesaistošo kultūraugu platības.
salīdzinoši nesen ir pieņemta regula, ņemot vērā pagājušā gada nelabvēlīgos apstākļus visā Eiropas Savienībā. Visā Eiropas Savienībā ir atļauts 4% prasības izpildē deklarēt starpkultūras, zlāpekli piesaistošos kultūra augus. Tas, ko var teikt par nākotni, šobrīd ir regulas projekts pie Eiropas parlamenta, kur tiek paredzēts grozīt to, un attiecīgi šo te prasību, 4% prasību dzēst no 2025. gada. Bet tas šobrīd ir tikai projekts. Tā vietā mums būs pienākums izveidot ekoshēmas, kas atbalstītu ainavu elementu izveidi Aramzemes platībās. Bet tas šobrīd ir projekts, par to tad redzēsim šī gada gaitā, vai tas realizēsies. Tālāk saistītais ienākuma atbalsts. No gada uz gada mums ir tāda problēma, kad attiecībā uz cietas kartupeļu atbalstu, uz sēklu platību atbalstu, kur atbalsts ir piešķirams tikai par platību, kuri tiek iegūts certificēts sēklas materiāls vai tiek iegūts noteikts cietas daudzums. No gada uz gadu ir tā problēma, kad tiek teikts, ka ir bijuši kaut kādi īpaši apstākļi, kādēļ tās ražības iegūt nevar. Tad attiecīgi no šī gada, 2024. gada, jau būs paredzēts noteikumos, ka atbalstu piešķirs tikai par to hektāru, uz kura izpildīsies ražības prasība. Tad līdz ar to vairs nebūs tāds risks, ka var noraidīt atbalstu, ja lielākajai daļai platības tas ražības rādītājs netiek sasniegts. Tāpēc ar šo gadu, uz cik hektāriem tiek izpildīta ražības prasība, par tiem hektāriem atbalsts arī tiks piešķirts. Un tad visvairāk izmaiņas ir saistīts ar ekoshēmām. Un tieši ar tām 3 ekoshēmām, kur bija prasība izmantot līdz pārvaldības sistēmu. Bet par visu pēc kārtas. Pirmā ekoshēma, tātad atbalsts bija pamatā tām saimniecībām, kuras darbojas konvencionāli vai daļai bioloģiski, un atbalsts bija par kultūra augu dažādošanas nodrošināšanu un augsnes seguma nodrošināšanu. Izmaiņa, kas ir šajā gadā, ir nākušas klātī pākšaugu platības. Pirmo ekoshēmas atbalstu varēs saņemt arī par pākšaugu platībām. Nekādas citas izmaiņas pirmajā ekoshēmā šogad nav. Otrā ekoshēma – ekoloģiski nozīmīgās platības. Tātad audzējiet kādu no kultūra augiem, piemēram, slāpekli piesaistošos kultūra augus, nektāra augus, starpkultūras, zālāju pasēju, jūs saņemat noteiktu atbalstu. Tas paliek tā, kā bija arī 2023. gadā. Kas tad tiek mainīts? Par zaļmēslojuma augu papūs platībām. Pagājušā gadā tās platības, zaļmēslojuma augu papūs platības, kuras pieteica arī 4% neražojošo elementu izpildēji, par tām nevarēja saņemt ekoshēmas atbalstu. Šajā gadā var deklarēt gan 4% prasības izpildē, gan saņemt arī atbalstu. Tā ir tā būtiskā izmaiņa. Tālāk zaļmēslojuma augu papūs bija prasība pagājušā gadā, ka ir jāveic iestrāde attiecīgām zaļmēslojuma augu platībām. Tām saimniecībām, kuras izmanto tiešo sēju, tām iestrāde augsnē tad nav jāveic. Ir jāveic tikai pievelšana. Attiecībā uz starpkultūra augiem ir palielināts kultūra augu saraksts, klātī nākuši ir ripsis, ziemas rapsis, vasaras kvieši, mieži gan ziemas, gan vasaras. Un attiecībā uz zālāju pasējiem ir noteikts zālāju pasēju saglabāšanas termiņš līdz 31. oktobrim. Pēc tam tad var darīt, ko saimniecība vēlās. Pamatkaļķošanas atbalsts. Kādas ir izmaiņas šajā gadā? Tātad pagājušajā gadā bija noteikts tas, ka par pamatkaļķošanas atbalstu var saņemt par tām platībām, kur pēc pamatkaļķošanas tiek audzētas ekoloģiski nozīmīgo platību kultūra augi. Šajā gadā papildinājums ir klāt pākšaugi. Veiciet pamatkaļķošanu, audzējiet pākšaugus un saņemiet atbalstu par pamatkaļķošanu. Augsnes analīzes. Pagājušā gadā bija noteikts, ka ir jābūt 5 gadi derīgām. Šajā gadā 5 gadi paliek attiecībā uz īpaši jutīgām teritorijām, 7 gadus pārējo Latvijas teritoriju. Kalcija karbonāta deva. Ja augšņu analīžu veicējs nav norādījis kalcija karbonāta devu, tad to jūs varēsiet aprēķināt pēc normatīviem, kas būs iekļauti ministra kabineta noteikumu pielikumā. Un tālāk informācijas iesniegšana par augsnes pamatkaļķošanu. Pagājušajā gadā bija noteikts, ka tā informācija ir jāiesniedz līdz pārvaldības sistēmā. Šajā gadā līdz pārvaldības sistēma nevienam pasākumam nebūs obligāta informācijas uzskaitē. Līdz ar to
informāciju par augsnes pamatkaļķošanu jūs varēsiet iesniegt gan lauka atbalsta dienestā, gan augu aizsardzības dienestā, izmantojot īpašu dokumentu formu, kura būs pieejama lauka atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Par pamatkaļķošanu bija prasība iesniegt ģeomarķētos fotoattēlus. Šogad ģeomarķētos fotoattēlus jūs varat neiesniegt, bet jebkurā gadījumā ir jābūt gataviem uzrādīt pierādījums par veikto augsnes kaļķošanu, ja radīsies kaut kādas šaubas, vai jūs izlases kārtā tiksiet atlasīti uz pārbaudēm saimniecībās. Tas tātad ir attiecībā uz augsnes pamatkaļķošanu. 4. ekoshēma – audzējošās lauksaimniecības prakses. Tātad atkal ir noteikts platību veidu saraksts, kurās sagatavojot augsnes sējai ir piešķirams attiecīgās pasākuma atbalsts. Klāt nākuši ir nektāra augi. Tātad sagatavojiet nektāra augu sējai platību ar kādu no 3 metodēm – augsnes josla apstrāde, tiešā sēja vai minimāla augsnes apstrāde, un jūs variet saņemt arī atbalstu par nektāra augu platību. Tāpat kā jau pie pamatkaļķošanas pasākuma, informācijas iesniegšana ligas pārvaldības sistēmā nav obligāta, bet saglabājas prasība veikt uzskaiti par herbicīdu lietošanu saimniecībā. Un tātad herbicīdu lietošanas uzskaitai saimniecība var izmantot gan privāto pakalpojumu sniedzēju sniegt nodrošinātās sistēmas, kā piemēram e-agronoms, Agrikon vai Geofejs un arī citas. Saimniecība var veidot pati savu elektronisko sistēmu. Tam varēs izmantot arī elektroniski tātad Excel tabulas, kur arī tiks piedāvātas formas informācijas uzskaitē, kuras jūs varēsiet izmantot. Tātad, un arī to pašu līdz pārvaldības sistēmu. Ja lauksaimnieks vēlās, var lietot arī to pašu līdz pārvaldības sistēmu informācijas uzskaitē, bet tas nav obligāti. Tātad katrs pats izvēlas, kuru elektronisko sistēmu izveidot, bet informācija par herbicīdu lietošanu ir jāuzskaita. Un attiecīgi līdz 5. novembrim tā informācija būs jāiesniedz valsts auga aizsardzības dienestā vai lauka atbalsta dienestā. Tātad tiem, kas izmantos privāto pakalpojumu sniedzēja elektroniskās sistēmas, ja tās sistēmas nodrošinās API savienojumu, tad tā informācija automātiski nonāks pie auga aizsardzības dienesta. Ja netiek izmantots privātās sistēmas, kas nodrošina API savienojumu, tiem tad būs jāiesniedz izmantojot elektronisku dokumentu formu informācijas iesniegšanai. 4. ekoshēmā bija arī prasība iesniegt ģeomarķētos fotoattēlus par visiem laukiem, kuros ir izmantota minimāla augsnes apstrāde. Tātad tikai minimāla augsnes apstrāde. Uz tiešo sēju joslu apstrādi nav prasība iesniegt ģeomarķētos fotoattēlus. Tā prasība iesniegt par visiem ir samazināta uz 90%, ņemot vērā dažādas tehniskos apsvērumus un iespējamās grūtības. 5. ekoshēma – visvairāk izmaiņu. Tātad bija visvairāk prasības veikt informācijas uzskaitu un iesniegšanu līdz pārvaldības sistēmā. Tā prasība tā tad atceļās, bet informācijas uzskaits prasība paliek. Nu, lūk, un tātad, lai saņemtu atbalstu par šķidrmēslu iestrādi, par precīzo minerālu mēslu izkliedi vai par precīzo auga aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanu, paliek prasības tomēr attiecībā uz informācijas uzskaitu. Un par šķidrmēsliem un par precīzo minerālu mēslu uzskaiti, minerālu mēslu izkliedi. Ir saimniecībā prasība izveidot mēslošanas plānu. Pagājušā gadā bija nepieciešams mēslošanas plānu izveidot līdz pārvaldības sistēmā. Šajā gadā netiek prasīts izveidot līdz pārvaldības sistēmu. Izmantojiet jebkuru elektronisko sistēmu, kas ir jūsu rīcībā. Tiek atcelta arī vienotā metodika mēslošanas plānu sagatavošanai. Tātad to metodiku, kur jūs izmantojat, lai izpildītu 834. noteikums vai 1056. noteikums, varat izmantot arī šajā gadījumā. Tikai būtiskākais būs tas, ka nevarēs pārsniegt slāpekļa apjoms, kas būs noteikti ministra kabineta noteikuma pielikumā 18. Tātad metodikas izmantojat, kuras jūs izmantojāt pirms ekoshēma īstenošanas un ievērojat slāpekļa apjomu normas. Augsnes analīzes. Atkal tas pats, kas iepriekš jau bija 5 gadi īpaši jutīgajās teritorijās, derīgs 7 gadi pārējā Latvijas teritorijā. Informācijas uzskaite, 4 uzskaites datumi
bet uzskaitiet savās elektroniskajās sistēmās. Nav jāuzskaita LIS pārvaldības sistēmā. Ja vēlaties, varat uzskaitīt arī LIS pārvaldības sistēmā. Jums ir savas sistēmas, izmantojiet savas sistēmas. Vienīgais pienākums līdz 5. novembrim informāciju iesniegt augu aizsardzības dienestam. Tātad atkal tiem, kam būs izveidots tas API savienojums privātajām sistēmām, tur tā informācijas iesniegšana būs automātiski, pārējos gadījumos tad ir jāizmanto Excel faili. Līdzīgi arī ir pie minerālu mēslu izklieddes, kā jau es teicu, attiecībā uz mēslošanas plāniem savās elektroniskajās sistēmās, arī uzskaite. Savās sistēmās tikai vienu reizi ir jāiesniedz informācija līdz 5. novembrim auga aizsardzības dienestam. Līdzīgi arī ir par precīzo auga aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanu. Zālāju saglabāšanas veicināšanas ekoshēmā izmaiņa ir tā, kad ir samazināts dzīvnieku blīvums aitām un kazām, bioloģiskajā saimniecības pasākumā arī. Agroekoloģijas prakses bioloģiskajās saimniecībās tur atbalstu piešķir par to zālāju platību, kur tiek izpildīts noteikts arī aitu, kazu dzīvnieku blīvuma prasība, arī samazināta no 0,4 uz 0,3. Un par atbalsta likmēm. Ļoti vēlos uzsvērt to, ka tā kā tas ir bijis vienmēr tiešajos maksājumos, tā tas bija arī pagājušajā gadā, un tā tas būs šogad un turpmāk. Faktiskā atbalsta likme ir atkarīga no pieejamā finansējuma konkrētajiem pasākumam un no atbalstam apstiprinātās platības vai dzīvnieku skaita. Tiešmaksājumos nekad nav bijis iepriekš nofiksēta atbalsta likme, ar kuru jūs varētu rēķināties un kuru jūs varētu ieplānot. Vienmēr ir bijis atkarībā no pieejamā finansējuma apstiprinātās platības. Tā ir bijis un tā tas arī būs. Tas, kas nāk šajā jaunajā periodā klāt, ir tas, ka vēl ir jānodrošina obligāti minimālās likmes, izņemot saistītais atbalsts. Un tad, lai nodrošinātu minimālās likmes, tad var tikt veikts kaut kādas pārdales no viena pasākuma uz otru pasākumu. Bet citādi tikai pieejamais finansējums apstiprinātās atbalstam platības. Savādāk arī to likmi izrēķināt nevar. Tā prezentācija droši vien būs pieejama arī mājaslapā, un tad tur var redzēt to, kāds ir šim gadam paredzētās minimālās, maksimālās likmes salīdzinājumam 23. gada likmes. Paldies, visi es jau savu laiku pārsniedzis. Zigmār, paldies.